Mama Net radies Izrēlā, kas nozīmē burtiskā tulkojumā mammas var. Visas mammas tātad var ar bērniem spēlēties, tas nozīmē, ka mammas var arī pašas sportot. Sporta veids, kas būtībā ir uz volejbola un pionieru bola bāzes radīts. Mainīti mazliet noteikumi, pielāgots, bet daudzas lietas ļoti līdzīgas volejbolam. Noteikumu bumbu nevis atsitam, bet noķeram un metam. Tāpat ir 3 piespēles laukumā un tad jādabūna pāri tīklam. Ir arī bloki, ir arī jānoķer pēc bloka. Tas viss ir kā tas pats, jā. Tikai jānoķer un jāmet. Es domāju, pirmām kārtām mammām tas palīdz atbrīvoties no ikdienas rūpēm. Un ir arī diezgan, neteiksim, ka sarežģīts, bet ir jābūt, fiziskai formai ir jābūt. Būtībā mani uzrunāja jau pagājuši gadu, bet man tas nebija saistoši, jo es kā nojošanas treneri gribēju sagatavot savas meitenes pasaules nojošanas čempionātam. Bet šogad, kad man uzrunāja, tad es sāku meklēt komandu. Un izrādās, ka man ir tikai 6 meitenes, kas varētu spēlēt. Tad iznāca tā, ka tajā laikā Sociālo lietu pārvalde taisīja konkursu, ka varēja piedalīties un ar jebkādām aktivitātēm, kuras tā kā palīdzēs, ne sponsorēt gluži, bet palīdzēs tā kā to pareizi sauc. Atbalstīt komandu. Jā. Un tad mēs uzrakstījām projektu tās pašas dienas laikā, jo uzreiz es dabūju zināt tikai tajā dienā, kad bija jāraksta. Uzrakstīju, izveidoju tāmi un pieteicu. Mūs izvēlējās, tātad 3 dažādi aktivitātes tika piedāvātas, un mēs bijām viena no tām. Tad vienīgais noteikums bija tāds, ka šo spēli var spēlēt jebkāda vecuma mammas, vai sievietes, kuras nav mammas 30+. Es biju izbrīnīta, kad pirmajā treniņā atnāca 28 meitenes. Es strādāju ar visām, bet uzreiz teicu, ka es negribu būt trenere, jo es gribu aktīvi spēlēt, bet iepazīstināt ar šo sporta veidu es gribēju, jo komandu izveidot gribējām. Komandas kapteinis, tad šī svītra nozīmē kapteinis, ja? Bet treneri mums ir Laura Oga, kura pašlaik ir, viņa ir volejbola trenere. Šim sporta veidam ir sacensības jau kādus 3 gadus noteikti, un 2 gadus ir bijis Latvijas čempionāts. Mēs šogad piedalīsimies 2. Latvijas čempionātā Valmierā, kas būs jau 9. decembrī. Pārbaudas spēles mums bija Alūksnē, kur mēs tikāmies ar diezgan spēcīgām komandām un sapratām, ka mums citīgāk jātrenējas, tad mēs arī oktobrī sākām aktīvi trenēties un dabūjām treneri. Šim sporta veidam ir izredzes arī piedalīties starptautiskā līmenī, tāpēc mēs gribam. Mēs esam pietiekoši spēcīga komanda ar attīstības izaugsmu, uz attīstību, Vēl plāns nav, bet tika piedāvāts draudzības spēles ar Somiju vasarā, maija beigās, maija sākums tāds kaut kāds te organizēts, bet vēl skaidrības nav, mēs neesam apstiprināti, bet gaidām atbildi no Somijas meitenēm.